Un militārā industrija lūdz man nodot viņu priekšlikumu, izveidot ekonomikas mobilizācijas padomi bez atlīdzības, kurā būtu uzņēmēji, NBS un iesaistītās ministrijas. Formāts, kur visi sanāk kopā, nevis atrakstās un sūta viens pie otra iestādi. Vienīgais, kas nestāv uz vietas un kam jūs tiešām esat devuši uzrāvienu, ir ātro kredītu lobijs un Latvijā ieplūstošie trešo valstu imigranti. Pusotru gadu laikā neviena iniciatīva nav bijusi divvalodības mazināšanai no jūsu puses. Joprojām sievietei izdevīgāk ir strādāt, nevis izvēlēties laist pasaulē bērnu. Opozīcijai pēc teorijas būtu jāgrib, jo sliktāk, jo labāk. Tomēr šī brīža ģeopolitiskā situācija un drošības situācija nav tas gadījums. Pirmā sadaļa - uzņēmējdarbība un konkrētāk tieši arī militārā industrija, kas ir pieminēta arī šajā atskaitē, un ko šeit minēja arī premjere. Es nedaudz, tā kā man ir sanācis pēdējo gadu strādāt ar militāro industriju roku rokā, tad nedaudz sīkāk iedziļināšos šajā. Proti, mēs daudz runājam par atbalstu Ukrainai, bet arī atbalstā Ukrainai, gan tajā atbalstā, kas ir militārs, gan tajā, kas ir duāls pielietojamības preces. Joprojām nav pietiekami daudz, manuprāt, iesaistīta militārā industrija. Nav noteikts pat procents, cik daudz vietējās industrijas būtu jāiesaist. Faktiski tie ir līdzekļi, kas arī nākamajos gados būs no valsts budžeta, kas varētu sildīt mūsu ekonomiku, bet tas netiek pienācīgi darīts. Un tas jautājums, kāpēc tas netiek darīts, parasti ir, Ukraiņi jau neprasa tās Latvijas preces. Un tad ir jautājums, kā Ukraiņi var zināt visu, ko militārā industrija saražo. Līdz ar to es piekrītu, ka ir jāklausās tajā, ko Ukraiņi lūdz, bet mums vienlaikus ir jānosaka konkrēts procents, cik daudz no tā, kā mēs palīdzam, cik daudz tiek iesaistīti vietējie uzņēmēji. Līdzīgi arī NBS iepirkumos. Jo bieži vien, lai iziet eksporta spējā, tātad pirmais jautājums militārās industrijas uzņēmumam, ka viņš vēlas iziet eksportā, ir, cik daudz jūs paši bruņotie spēki iepērk šo jūsu produktu. Un uzņēmējs saka, nopērciet kaut vai vienu. Es pateikšu, ka man ir noslapināts līgums, es neatklāšu skaitu, bet kaut vienu nopērciet. Vai pasakiet, ka nav labs tas produkts, es saražošu citu. Bet problēma tā, ka pat mēnešiem nespēja atbildēt, vai šis industrijas saražotais produkts ir pietiekami labs vai nav. Koordinācija par tiem uzņēmējiem, kas šobrīd jau darbojas nozarē. Netiek normāli pateikts, kas ir aizsardzības ministrija atbildīgā persona, kādi ir termiņi, kad tiks sniegta atbilde, kas ienākās no ekonomikas ministrijas, kas no aizsardzības ministrijas. Tiek futbolēti no vienas iestādes uz otru. Nav ceļakārta tiem uzņēmumiem, kas šobrīd nav militārajā industrijā. Mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kuriem jau ir kapitāls, kuriem ir ražošanas līnijas, kuri varētu stiprināt mūsu industriju, dot darba vietas, palīdzēt stiprināt drošību, un arī viņiem nav ceļakārtes, nav atbildīgās personas. No ekonomikas ministrijas tiek sūtīts aizsardzības ministrija, kaut kad pie NBS nav vienas pieturas aģentūra. Un militārā industrija lūdz man nodot viņu priekšlikumu, izveidot ekonomikas mobilizācijas padomi bez atlīdzības, kurā būtu uzņēmēji, NBS un iesaistītās ministrijas. Formāts, kur visi sanāk kopā, nevis atrakstās un sūta viens pie otra iestādes. Jo kāds ir iznākums? Iznākums ir tāds, ka mēs nevaram iesaukt valsts aizsardzības dienestā arī, piemēram, būvniecības gadījumā, nevaram iesaukt vairāk jauniešu, jo kazarmas 2. gadu jau nevar uzbūvēt, jo ir sadārdzinājums. Kara apstākļos, karš mums aiz robežas, mēs nevaram kazarmas uzbūvēt, jo nevaram saskaņot sadārdzinājumu. Manuprāt, tas nav pieņemami, ja mēs šeit runājam, ka militārā industrija ir mūsu prioritāte. Otrais bloks, ko vēlos pieminēt - hibrīdkarš. Hibrīdkarš, kas šķeļ Latvijas sabiedrību. Krievijas pilsoņi joprojām strādā Latvijas sabiedriskajā mēdījā. Sveiciens kultūras ministrei, jo valsts finansējums tiek dalīts krievu valodā raidošiem mēdījiem, finansiāli stutēts. Šie krievu valodā raidošie mēdīji. Nē, es nepiekrītu Šlesera kungam, ka sabiedriskie mēdīji būtu jālikvidē. Gluži otrādi, es uzskatu, ka sabiedriskajiem mēdījos nebūtu jāstrādā agresoru valsts pilsoņiem, un tas būtu jāveido par uzticamāko ziņu avotu. Krievijas pilsoņi turpina strādāt Latvijas skolās, Krievijas pilsoņi strādā kritiskās infrastruktūras objektos, Krievijas pilsoņi strādā valsts pārvaldē, un valsts kancelē man atsakās nosaukt konkrētu skaitu un iestādes, cik daudz šie Krievijas pilsoņi tur strādā. Tūkstošiem Krievijas pilsoņiem netiek anulēts uzturēšanās atļaujas pat pēc krimināla nozieguma izdarīšanas. Turpinās ekonomiskā sadarbība ar Krieviju, robeža ar Krieviju joprojām nav slēgta.
ar Krievijas precēm var piedalīties publiskajos iepirkumos, pat skolu ēdnīcās varbūt. Uzņēmumi, kas sadarbojās ar Krieviju, arī joprojām var piedalīties publiskajos iepirkumos. Šīs visas ir Nacionālās apvienības iniciatīvas apturēt šo visu. Tās visas ir noraidītas, premjeras kundze, un vietā nekas nav piedāvāts. Pusotru gadu laikā neviena iniciatīva nav bijusi divvalodības mazināšanai no jūsu puses. Krieviski var runāt Saeimas telpās, krieviski ar Latvijas pilsoņiem runā arī ministri. Deklarācijas otrā sadaļa saucās Latviska Latvija, bet tā ir tukša, tur neviena vārda nav. Vismaz godīgi atzināt. Trešā sadaļa - dzimstības veicināšana. Joprojām sievietei izdevīgāk ir strādāt, nevis izvēlēties laist pasaulē bērnu. Un bērnus sabiedrība vēlas, to rāda aptaujas un statistikas dati. Ienākot bērnam, ienākums sievietei samazinās, bet izdevumi pieaug. Pat fiskāli neitrāli piedāvājumi no Nacionālās apvienības puses, kā mērķētāk mazināt nevienlīdzības mazināšanu, regulējot par apgādībā esošo personu noteikto slieksni un neapliekamā minimuma slieksni, tiek noraidīti un vietā nekas netiek piedāvāts. Jau pieminētā pabalsta palielināšana joprojām ir tikai jūsu retorikas līmenī. Mājokļu garantija un subsīdija intensitātes palielināšana īpaši reģionos netiek pienācīgi darīta. Es vēlos norādīt, ka dzimstības veicināšana ilgtermiņā ir nemazāks apdraudējums kā militārais. Kolēģi, šīs nosauktās trīs tēmas nav vēlmes, šīs ir vajadzības, un tās ir izšķiroši svarīgas Latvijas valstiskumam, un tās stāv uz vietas. Vienīgais, kas nestāv uz vietas un kam jūs tiešām esat devuši uzrāvienu, ir ātro kredītu lobijas un Latvijā ieplūstošie trešo valstu imigranti. Lai noslēgumā pateiktu kaut ko labu, LTRK un LDDK piedāvā jums pa 5% samazināt valsts pārvaldes izdevumus. Es saprotu, ka viens koalīcijas pārstāvis nepiekrīt, tad nāciet opozīcijai, prasiet atbalstu, bet izdariet šo. Tas tiešām būtu uzteicams sasniegums. To arī novēlu.